Namaste. Tā kā šodien sāk stāstīt Latvijas Universitātes ēku, man uzdeva jautājumu, vai tas stāsts arī par jauno centru Toņkalnā. Stāsts nav, bet tā kā es esmu saskārusies ar šo lauku, tad lauks mani neatlaiž. Paturpināšu arī pastāstīšu, tātad noslīšu lauku par šo jauno Latvijas Universitātes centru, kas ir Toņkalnā ēku centru komplektu, laikam tā to varētu saukt. Ļoti interesanti, es esmu vilciens ir kustībā, un arī šī vieta. Tātad tā vieta, viņa nav izraudzīta nejauši. Viņa ir, kā lai to teiktu, ir enerģētiski tīra vieta. Es ātri vēl pirms brauciena apskatījos to, kas tur iekšā, jo es nebiju tam sekojis līdzi, un saprotu, ka tur ir ļoti daudz vairākas fakultātes apvienotas vienajā. Un šeit lieta, kad laukā varēja nolasīt, kad ļoti daudz cilvēki bija tā kā pret tam, ka tas ir tāda doma, tur ir, kad tas tika iznīcināts šis vecais, lai tam ir mīnus. Bet es jums teikšu tā, ka tā nav gluži, jo bija nav jāiznīcina, bija jāpārformē šo visu lielo grupu jaunajā, un lai viņu pārformētu, viņa nevarēja palikt tādā stāvoklī, kā viņa bija. Un tātad tas plāns, var teikt, ir augstāko spēku atbalstīts, kad šī vecā sistēma bija jānojauc un jāuzceļ jauna. Viņa ir tomēr kā tāda jauna sistēma, jauna pārvalde, arī ar daudz ļoti jauniem cilvēkiem. Un tātad, atgriežoties pie vietas, šī vieta nav izraudzīta nejauši, viņa ir plūsma. Tātad viņai blakus ir Daugava, kas jau ir informācijas nesējs. Ūdens ir nesējs, un viņš ļoti daudz stāsta. Tad vēl vērojot šo vietu, sanāk, kad tādā māju kruspunktā, kur tā kā vairāk šīs mājas, tur vidū, ja mēs ņemsim, zīmēsim sakrāli, viņam ir viens centrs, kas apvieno viņus visu rādījus. Tur ir ļoti spēcīga ūdens ādere. Es pieļauju, kad ļoti, ļoti sen tur arī bija aka. Un tur vienkārši informācija nāk, jo ūdens ir informācijas nesējs. Un skatoties vēl tanī šo visu, tātad šo komplektu, tur ir tik ļoti daudz gaismas, tādi gariņi. Tie ir cilvēki, kas tur mācās, tātad tā ir, teiksim tā, nākamā mūsu paudze un jaunieši, bet viņi ir savā ziņā ļoti apgaroti, viņi ir ļoti spēcīgi, viņi ir apdāvināti. Un tur ir tā būtība, ka šie jaunieši savā veidā veido jau tagad jaunu tādu, pat enerģētiski tā ir nevis tā kā kaut kas pilnīgi jauns, bet viņš ir pārformēts. Tas vecais ir pārformēts jaunā kvalitātē. Un vēl ir tāda lieta, ko parādīja, kad kas tā kā tika apvienots, tātad ir ļoti daudz darbu. Tie bakalauri, maģistra grādi arī, un jau tādi nopietni darbi, kas ir iegūluši plauktā. Un ir cilvēki, kas domā, ka tas tika speciāli tā kā sagrauts, lai šie atklājumi, šie pētījumi nenonāktu tālāk cilvēkiem. Un no vienas puses šeit var piekrist, kā lai saka, bija cilvēku struktūras, kam tas bija izdevīgi. Bet šeit augstāko spēku nodoms tomēr ir ļoti klātstāvošs, un tāpēc arī šī vieta nav nejaušība, jo Viņa rāda lauks to,
kad tas viss, kas tā kā glabājās papīra veidā dokumentos, kas ir apzināti noslēpts, lai to neatklātu, tas šiem jaunajiem cilvēkiem, šiem gaismas cilvēkiem, šiem tādiem zvaigžņu cilvēkiem, viņi nāks domās. Un viņi, var teikt, vēl, viņiem jau tā kā domās nāk šī informācija, un viņi viņu cels vēlreiz augšā. Un savos bakalauros, maģistrātos un jau lielākā līmenī viņi pētīs, un viņi būs tie, kas to pasniegs jau sabiedrībā. Un tāpēc tā sistēma savā veidā bija mainīta, jo tādā vecā sistēmā pie vecos viss tā izkārtot, tas nebija iespējams. Un šeit nav jāuztraucās, jo šie cilvēki, kas tur mācās, šie fantastiskās būtnes, viņi jau informāciju nolasa ļoti labi, un augstākie spēki rāda, ka šī informācija viņiem nāks domās, nāks tēmas, par ko rakstīt, nāks jauni atklājumi. Viņi būs jauni, un tie, kas ir tā kā noputējuši tais mapēs, viņi tiks doti šiem cilvēkiem. Un vieta kā tāda ir enerģētiski ļoti tīra, viņai, vismaz uz šo brīdi, ja skatos, viņai nav piesaiste, jo viņa ir savā mērā augstāko spēku turēta un atbalstīta. Un tā kā tie, kas mācās tad visā sistēmā, es ļoti ātri tā iemetu aci tās fakultātes, tad tie jau ir tādi jaunā, tādi cilvēki jau, kas iet ar savu sirdi, ar savu tāds dvēseles. Viņi jau iet pēc sava, pēc savām sajūtām, ne tikai prātā. Tie, kas ir aizgājuši ar prātu, piemēram, mamma teica, vai kā, uz šo, kā es šobrīd skatos, tas mazs svars, viņš ir, kādi 40%. Un lielāks ir tas, tie cilvēki, kas aizraujās ar to, ko viņi dara, ar tādu inovatīvu, ar savām idejām. Jā, varbūt šobrīd viņš ir tāds ļoti, var teikt, vēl nav iezemēts, nav sazemēts. Viņš ir tādos prāta līmeņos, bet tas ir laika jautājums, kad šī vieta, viņai vēl ir kaut kādi 3-4 gadi, jā, kamēr tas sazemējums viņai saies, un tā ir vieta, kur būs ļoti daudz jaunu atklājumu tieši cilvēkiem, viņu veselībām, vispār viņu dzīvē kā tādai. Tā kā vieta ir fantastiska. Pat var uzturēties īstenībā, var pasēdēt, var pameditēt, var panīt kompleksā kā tādā, lai sajustu to auru, jo viņa ir tā kā izvēlēta ar augstākiem spēkiem, jo nepavēlēt arī Daugava blakus, kas ir informācijas glabātājs un nesējs, un cilvēkiem, kas tur mācās, var ieteikt daudz vairāk miedarbojoties ar ūdeni, jo caur ūdeni jūs saņemsiet informāciju, idejas, jūs atjaunosieties paši caur ūdeni. Jā, tā kā tāds interesants vēstījums ir Latvijas Universitātes jauno centru. Namaste.